Turpinot pēc prezentācijas par Ukrainas atjaunošanu, kurā tika uzsvērta 3 nozaru nozīme Ukrainas atjaunošanas programmā – būvniecība un infrastruktūra, iekārtas un aprīkojums, kā arī enerģētika un elektroapgāde. Tāpēc esam sagatavojuši 3 prezentācijas, lai aptvertu katru no šīm nozarēm. Tas jums sniegs priekšstatu par to, kā šīs nozares ir strukturētas Ukrainā, un cerams palīdzēs saskatīt iespējas, kur jūsu produkti un pakalpojumi varētu atrast pielietojumu. Neaizmirstiet, ka publiskā sektora iepirkumos ir atļauta konsorcija veidošana. Tas sniegs jums arī pirmos kontaktpunktus galvenajās nozares asociācijās, un, protams, mēs esam gatavi palīdzēt arī kādiem iepazīstināšanas jautājumiem, kas, jūsuprāt, varētu būt noderīgi. Kā varat iedomāties, pašreizējā Ukrainas atjaunošanas programmas prioritāte ir vērsta uz Ukrainas infrastruktūras atjaunošanu un remontu. Kā esat redzējuši ziņās, tā ļoti cieši no Krievijas uzbrukumiem. Es domāju, ka noderīgs sākumpunkts būtu makro līmeņa ievads būvniecības un infrastruktūras nozarei. Tas palīdz jums saprast, cik nozīmīga šī nozare ir Ukrainas ekonomikai, īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju. Mēs arī aplūkosim, kādu lomu var spēlēt ārvalstu uzņēmumi un kādas iespējas pastāv sadarbībai starp ārvalstu un Ukrainas uzņēmumiem šīs Ukrainas atjaunošanas programmas ietvaros. Saskaņā ar jaunākajiem datiem Ukrainā būvniecības un infrastruktūras nozarē darbojas vairāk nekā 10 000 uzņēmumu. Būvniecības nozare Ukrainā ir viena no lielākajām pēc finansējuma apjoma un sniedz būtisku ieguldījumu valsts ekonomikā. Visā valstī būvniecības un infrastruktūras projektos ir iesaistīti simtiem tūkstošu strādnieku. Nav jāmin, ka kara prasības gan attiecībā uz darba spēka nepieciešamību militārajā jomā, gan milzīgais pieprasījuma pieaugums pēc būvstrādniekiem nozīmē, ka nozare saskars ar būtisku darba spēka trūkumu. Būvmateriālu, tehnikas un iekārtu imports infrastruktūras atjaunošanai turpina pieaugt, un visā valstī ir liels pieprasījums pēc ārvalstu produktiem. Nākamajā slaidā mēs aplūkosim Ukrainā esošās tirdzniecības asociācijas un apspriedīsim, kā tās kopā ar ICC Ukraina var palīdzēt jums ienākt Ukrainas tirgū. Šeit jūs varat redzēt galvenās nacionālās nozares asociācijas. Īpaši vēlos pievērst jūsu uzmanību šādai organizācijai – Ukrainas būvniecības palātai. Tā ir galvenā organizācija, kas apvieno uzņēmumus un profesionāļus būvniecības nozarē. Ukrainas būvnieku konfederācija pārstāv būvniecības uzņēmumu intereses nacionālajā līmenī. Ukrainas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija apvieno uzņēmumus, kas specializējas ūdensapgādē un kanalizācijā. Ukrainas ūdens asociācija veicina ūdens resursu un infrastruktūras attīstību. Ukrcementa asociācija atbalsta cementa un citu būvmateriālu ražotājus. Ja vēlaties iepazīties ar kādu no nozares asociācijām, mēs ar prieku palīdzēsim. Vienkārši atsūtiet man e-pastu. Apskatīsim īsi iespējas programmā Atjaunot Ukrainu. Iespējas uzņēmumiem nozarē piedalīties atjaunošanas programmā tiek papildinātas katru nedēļas dienu. Infrastruktūras atjaunošanas programma nodrošina finansējumu gan lieliem, gan maziem projektiem, tostarp ceļu, tiltu, ūdensapgādes tīklu un enerģētikas objektu atjaunošanai. Būvniecības uzņēmumi aktīvi iesaistās projektu īstenošanā, veicinot bojātās infrastruktūras ātru atjaunošanu. Pašvaldības, kā arī lielas korporācijas un starptautiskie partneri cieši sadarbojas, lai nodrošinātu finansējumu un efektīvu projektu īstenošanu. Pieprasījums ir milzīgs. Nākamajā slaidā aplūkosim iespējas ārvalstu uzņēmumiem piedalīties. Ārvalstu uzņēmumi var un arī piedalās programmā Atjaunot Ukrainu. Ārvalstu uzņēmumi ieņem nozīmīgu lomu infrastruktūras atjaunošanas programmā, nodrošinot papildu resursus, zināšanas un tehnoloģijas. Viņi var strādāt patstāvīgi vai kā konsorcija dalībnieki kopā ar Ukrainas uzņēmumiem. Ārvalstu uzņēmumi papildina Ukrainas uzņēmumus, nodrošinot augstākās klases tehnoloģijas, tehnisko atbalstu, kā arī jaunākos būvmateriālus un aprīkojumu. Protams, lielākajā daļā būvniecības projektu vietējās zināšanas ir neaizvietojams, taču tas nav nepārvarams šķērslis. Nākamajā slaidā es paskaidrošu, kā ICC un Ukrainas tirdzniecības asociācijas var palīdzēt. Uzņēmumu savstarpējā sasaistīšana. Tas var būt gan ar atsevišķiem speciālistiem, gan ar Ukrainas būvniecības un inženierijas uzņēmumiem. Ja jūs zināt, kādu atbalstu meklēt, ICC un tirdzniecības asociācijas var palīdzēt atrast jums piemērotu partneri. ICC un tirdzniecības asociācijas var organizēt platformas iepazīšanās iespējām starp Ukrainas un ārvalstu uzņēmumiem, piemēram, izmantojot mūsu 2 reiz gadā notiekošos Rebuild Ukraina virtuālos fórumus. Mēs varam sniegt informāciju par sadarbības iespējām un palīdzēt organizēt tiešas tikšanās un sarunas. Mēs varam arī koordinēt sadarbības procesus un atbalstīt kopīgas iniciatīvas, lai padarītu atjaunošanas projektus efektīvākus. Tas gandrīz noslēdz manu prezentāciju par Ukrainas infrastruktūras nozari.
Atliek tikai izteikt dažus noslēguma vārdus, un tad pāriesim pie nākamās prezentācijas par Ukrainas mašīnbūves un iekārtu nozari. Šeit ir mans prezentācijas kopsavilkums ar dažiem secinājumiem. Neapšaubāmi pastāv būtiskas iespējas ārvalstu uzņēmumiem piedalīties infrastruktūras un atjaunošanas programmā Ukrainā. Ārvalstu uzņēmumi var pieteikties programmām patstāvīgi vai konsorcijā ar Ukrainas partneriem. ICC var palīdzēt ārvalstu uzņēmumiem atrast uzticams partnerus starp Ukrainas uzņēmumiem, lai kopīgi strādātu pie svarīgiem atjaunošanas projektiem. Es patiešām ceru, ka jūs saskatāt iespējas iesaistīties. Lai iegūtu dziļāku ieskatu pieejamajos projektos, lūdzu iepazīstieties ar to, kā ICC portāls Rebuild Ukraina var palīdzēt. Paldies, ka noskatījāties šo video Ukrainas būvniecības un infrastruktūras nozē. Ceru, ka šis video jums ir devis priekšstatu par iespējām jūsu uzņēmumam Ukrainas atjaunošanā, un jūs redzat, kā mēs, ICC, varam palīdzēt jums ienākt Ukrainas tirgū. Ja šī informācija jums šķita noderīga, mums ļoti palīdzētu, ja jūs nospiestu patīk pogu un abonētu mūsu kanālu, lai sekotu jaunumiem. Lūdzu, dalieties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem kolēģiem un biznesa kontaktiem. Mēs to patiešām novērtētu. Pats galvenais, atcerieties, ka ICC Ukraina un mūsu partneri ir šeit, lai palīdzētu. Mani sauc Oleksijs Kožanovs. Kopā mēs varam veidot labāku nākotni. Gaidu jūsu ziņu!